aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam. Sveicināti! Mani sauc Aldis Kušķis, un šonedēļ mūsu saruna ar travelnews.lv direktoru Aivaru Mackeviču. Sveiki! Labdien! Labdien! Mūsu šīs nedēļas doma parunāt par to, pirms cilvēks kaut kur taisās doties ceļojumā vai atpūsties, viņam jāpieņem lēmums, uz kurieni viņš dosies, kāds būs viņa formāts, kāds būs viņa koncepts, kur viņam meklēt Latvijā, latviski, krieviski, angliski lasošam cilvēkam informāciju. Pirmais ir jāskatās, kas viņu ir pamudinājis doties uz šajā ceļojumā, jo bieži vien cilvēki pamudina draugi, paziņas, tie, kas tikko ir kaut kur atbraukuši un tā tālāk. Viņš noskatās, ka ir kaut kur ļauki atpūtušies cilvēki, un tad viņš sāk izprasīt, kā tur ir bijis, un arī tāds pats izjautājot no draugiem, tad viņš nolēma, vai ir vērts tur doties vai nav. Tad kaimiņš ir labākais rekomendētājs. Es domāju, draugi, kaimiņi tie ir vislabāk, jo tu redzi, vai viņš kopā vēl ar sievu ir atbraucis, vai jau ar jaunu draudzi un tā tālāk. Vienkārši jebkurā gadījumā pēc tā var redzēt, vai ir bērni ir apmierināti, vai visa ģimene ir apmierināta. Labi. Un tas ir pirmais. Bet, ja sāk gatavoties, teiksim, laicīgi, ir kaut kādas ģimenes intereses vai arī tradīcijas, vai arī vienkārši ir pamanīta reklāma, vai ir kaut kur ir pamanīts kaut kāds raksts interesants, tad pats universālākais uz šo brīdī, un tas jau sevi sāk apliecināt, tas ir Google. Jo, sevišķi tagad jaunā versija, viņa ļauj atšķirot informāciju pēc tā, ko mēs tagad redzam tikai latviski. Mēs varam atšķirot, kas ir jaunākais par to objektu. Teiksim, mēs gribam redzēt Roma. Un mēs paskatāmies, kādi ir jaunākie latviski sarakstītie ziņojumi, vai, teiksim, citas ir komentārus, vai rakstus. Bet tur būs pilns ar Berlusconi. Nē. Latviskajā variantā nemaz nebūs. Var izvēlēties arī vairākus vārdus palīgi, vai, teiksim, kaut kādas kolizējas vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Tad var atšķirot diezgan labi. Un šobrīd es sevišķi Google, kas ko ļauj, tas ir ļauj arī izvēlēties attiecīgi, vai tu gribi tekstu, vai tu gribi video materiālu, vai tu gribi fotogrāfijas. Tātad pēc šīta varianta. Es teikšu tā, ka ja nav īpaši lielas pieredzes ar interneta mēdīju, tad Google varētu būt tas pirmais, ar ko iesākt. Ja sāk meklēt kaut kādu specifisku informāciju, un to mēs varam arī pārbaudīt, teiksim, mēs ejam YouTube, ierakstam kaut vai Rēzekni. Mēs redzam, kas izlec no Rēzeknes, teiksim. Vai mēs ierakstam kaut kādu citu pilsētu, kas varbūt ir pat latviskā nosaukumā, un tad pa lielākajai daļai šie, kas meklētājā mums parādīsies, tie būs arī latvieši uzņēmuši šīs filmas. Ja mēs ierakstīsim attiecīgajā svešvalodā, tad parādīsies attiecīgi cits variants. Vēl viens variants ir, protams, ja pats gatavo šo ceļojumu, ir grāmatas. Es teikšu tā, ka latviešu valodā ir daudzas labas grāmatas, bet viņas nav tik mērķētas uz kaut kādām ļoti sīkām mērķa auditorijām. Tas ir drīzāk ceļojuma grāmatas, jeb ceļojuma gidu grāmatas? Gan. Tas ir varbūt dažādi. Tas ir atkarīgs, uz ko cilvēks ir tendēts, uz ko viņš interesējas. Ir speciāls, teiksim, svešvalodās, ir speciāls grāmatas, kas domātas tikai kultūra turistiem. Ir speciāls grāmatas, kas domātas tikai tie, kas dodas ar mugursomu. Ja mēs paskatāmies internetu, pašu par sevi, tad latviski ir diezgan daudz, un ja pat ievada Porsche muzejus vai vēl kaut kā tādus muzejus, mēs redzam, ka informācijas ir diezgan daudz, un tā nav vienība. Tas nozīmē, ka latvieši diezgan daudz ceļo, un kas ir ļoti labi, ka tagad daudz šīs informācijas ienāk šajos internetā mēdījos, draugos.lv, arī citos mēdījos, teiksim, Polo, Delfos un tādā. Katrs mēģina savu ceļojumu kaut kādā veidā parādīt citiem, arī tādu Facebook. Ja, bet Delfi un dienas tās turisma ziņas ir tādas nosacīt nekādas vai pārpublicējums no drukātā mēdīja Diena. Kur ir tas atšķirības starp internetu un drukāto mēdīju? Tāpēc, ka uz drukāto mēs vienmēr varam balstīties, kas ir vissvaigākais. Jo drukātajos mēdījos var gadīties, ka mēs izlasam, ka tur varētu doties nākošajā nedēļā, bet internetā mēs jau izlasam jau nākošajā dienā, ka tur būs streiks. Tātad, tomēr šobrīd man liekas, nekad agrāk nebija tāda iespēja par turismu uzzināt un par daudziem objektiem, kā tagad tas iespējams. To pašu atkal pieminot Google, mēs varam iziet vienai Ņujorkas ielai ar Google
skatoties, kāds veikals būs nākošais un aiznākošais. Un arī tā iespēja arī tagad piedāvā to, ka daudzas gleznes, ko mēs tūmā nekad muzejā tik tuvu nevaram apskatīties, tagad mēs varam ar Google starpniecību pievilkt tās pilnīgi līdz... Jokainajā ekrānā, kurš noteikti krāsas balansu taisa visādi savādāk. Bet mums ir internets. Google, mums ir YouTube, mums ir grāmatas, mums ir draugi. Mums ir arī ceļojuma aģentūras. Un ceļojuma aģentūras. Ko viņām prasīt? Es teikšu tā, ka ar ceļojuma aģentūrām vienmēr ieteiktu saistīties tiem cilvēkiem, kam ir kaut kāds konkrēts laiks ir jādodas un konkrēts laiks ir jāatgriežas. Tad mēs esam iekļauti kaut kādos noteiktos rāmjos, un mēs īpaši negribam, lai mums notiktu kaut kādi pārsteigumi, kas nav īpaši arī paredzēti. Jo pārsteigumi vienmēr varētu būt, kaut vai atceramies, vulkāns. Bet šajā gadījumā šīs visas raizes, kas, ja mēs dodamies kaut kādā tālā nezināmā valsti un gribam to iepazīties, varbūt tā ir pirmā reize, tad es vienmēr ieteiktu arī griezties pie ceļojuma aģentūrām, jo tās dot diezgan labu informāciju, bet kas ir svarīgi, viņas dot arī garantiju. Tātad, ka jūs atgriezīsieties, jebkurā gadījumā nodrošināt tiks biļeti, un ja radīsies kādas problēmas, ja jūs atrodaties kaut kur ļoti tālu svešumā, tad ceļojuma aģentūra vienmēr centīsies sakārtot tās lietas, lai jūs veiksmīgi vai turpinātu to ceļojumu, vai arī spētu atgriezties. Tātad, jūs braucat kaut kādā tālākā ceļojumā, ir iespēja tas, ka jums vienmēr ir kaut kāda atbalsts un garantija, un arī informācija. Es savā laikā, kad ceļoju, man bija toreiz vēl interneta, pašos pirmsākumos kā geogrāfs, tad bija tā, ka aizbraucot uz kaut kādu valsti vai arī pilsētu un redzēju, ka tās naudiņas ir mazāk, tad vienmēr gāju pie kioska un skatījos bildes. Tās bija kioskā saliktas, kas tajā pilsētā ir jāredz. Es apskatījos visas bildes, kas bija izliktas, ka kartiņas tad jāapskatās. Tā ir arī viens no informācijas iegūšanas veidiem. Un jāsaka tas, ka ar šo informāciju arī ceļojuma laikā ļoti labi. Ja neguļ kaut kādās 5 vai 4 zvaigžņu viesnīcās, kur tā komunikācija citreiz ir diezgan pastīva, bet, kempingos ir ļoti aktīva informācijas apmaiņa. Ar cilvēkiem, tieši tā, tas ir ļoti veiksmīgs variants, jo cilvēki ir varbūt jau dienas, 2, 3 pavadījuši šajā vietā, tad turpat nākt un uzjautāt. Bet es ieteiktu vienmēr pirms braukt tā, kur tomēr drusku sagatavoties tam ceļojumam, ja nu vienīgi nav nodoms aizbraukt kaut kur saulē, pagulēt un atbraukt atpakaļ, bet informācija ir jāiegūst, jo tas ir manā kādreiz pieredze ir bijis, ka esmu bijis kaut kādam ļoti tuvu slavenam objektam, atgriezies mājās un tikai pēc tam esmu izlasījis. Un tā ir ļoti liels pārdzīvojums. Ka tur nav būts. Jā, ka tur nav būts. Kāds bija pēdējais tāds īstais ceļojums? Īstais ceļojums, tagad, tā kā esi šajā te turisma industrijā kopā, tagad grūti ir atdalīt. Patiesībā tāds īsts ceļojums varētu man vēl tikai būt, ka esmu atbrīvojies no visiem internetiem, no visiem telefoniem un esmu kalnos kaut kur uz izdzīvošanu ar velosipēdu vai ar slēpēm. Ja tad sapņu ceļojums, tad formulējam kāds sapņu ceļojums. Vesels mēnesis brīva laika, nav problēmas, nav darba. 6 mēnešus. 6 mēneši, ok, 6 mēneši. Apmēram puspasauli varētu. Puspasauli. Kas ir puspasauli? Tas varētu būt... Kura puse? Es domāju, varētu būt tieši Amerika no augšas līdz lejai. Tad no Aļaskas līdz pašai Čīles apakšai. Jā, līdz ugunszemei. Viss pirmo šoseju. Jā, varētu pirmo šoseju. Kāpēc? Es tā domāju, ka tas ir ļoti daudz lasīts, ir ļoti daudz... Arī varbūt reliģiski man tur nebūtu jāsaskaras, tā kā, teiksim, Āfrikā ar dažām reliģiskām kaut kādām vietējām ciltīm un tā tālāk, kas varbūt... Tu tā kā viss būtu saprotams. Tas būtu vairāk saprotams. Kolumbijā savas lietas. Jā, bet tur ir vairāk jāskatās, ka neiekristu kādam nagost, varbūt, bet vismaz ar Dievu vārdu mēs varētu varbūt kaut kā tur vienoties. Kāds ir plāniņš? Tur ceļam ir pārrāvums. Konkrēti zem Panamas kanāla ir pārrāvums, kur vairs ceļa nav. Un tad ir opcija vai 3 mēnešus ar džipu pāri 2 kalniem, ar risku nokļūt pie kolumbiešiem. Vai tomēr ar prāmīti? Es domāju, prāmīti. Ļoti pragmatisks risinājums. Kurā virzienā no augšas uz leju vai... No augšas uz leju, sāksim. Ja godīgi sakot, es daudzas lietas esmu pārdomājis, un ja es tā nopietni, pilnīgi nopietni gribētu, un ka 10 varbūt vairāk pat gadus nesēju, tad es vēlos ar velosipēdu doties no Fatimas līdz Aglonai.
Jo 13. maijā Fatimā ir arī liela svētki, tāpat kā 15. augustā Aglonā. Un tas mērķis ir apmēram 2,5 mēneši. Un, es teikšu tā, ka šī ideja nav tikai manī, bet jau dzīvo vairākos manos draugos, gan Latvijā, gan Vācijā, gan arī citur, kuri mums jau ir sastādījis posmus. Tikai gaidām vai pensijas vecumu vai kad, bet mēs noteikti to maršrutu izbrauksim. Tad 13. maijā mēs izbrauksim Fatimā. Tad tas ir tālākais rietumu punkts, kur dzīvo katoļi, un tālākais austrumu punkts, kur dzīvo katoļi, ir Aglona, tādā ziņā no baziliku viedokļa. Un tad šo ceļu Jakobs veiks vienmēr vet uz pretējo pusi. Mēs savukārt vēlamies no turienes atbraukt atpakaļ uz šejieni. Un tad varbūt arī iedibināt tādu tradīciju, ka katram kārtīgam katolim, kas dzīvo vismaz Latvijā, būtu vienreiz šis maršruts ir jāizbrauc iekšā. Absolūti ideāls maršruts. Kā jūs gatavojat, par to domājot atkal? Kas ir tas resurss, ko jūs izmantojat? Es teikšu tā, ka tam jau ir līdz Vācijai tas jau pilnīgi ir, tu brauc tikai pretējā virzienā, kas ir Jakobs veiks. Savukārt šeit ir vairāki varianti, un es teikšu, ka tas maršruts jau ir 10 gadus vairāk ir izstrādāts. Viņš jau ir sen apputējis un nogulties manā vecajā datorā, bet tik pa brīdim mēs izvelkam, apskatāmies, jo jāsaka to, ka tik tālu vēl neviens tā īsti nav ar šādu mērķi braucis, bet apmēram līdz Polijai un tā tālāk ir jau veikti, un ik pa brīdim ja kāds to ir veicis, tad es pievēršu uzmanību un saku, ka tas ir ļoti... Principā svarīgāks un labāks ir sagatavots ceļojums, jeb ceļojums, kurš nav plānots, bet kur notiek visas brīnumlietas. Es teikšu, tā, ja ir brīvs laiks un brīvi resursi, tad labāk ir pat gandrīz vai nesagatavots un pēc kāda laika atkal sagatavots, jo tās pārmaiņas ir vajadzīgas, jo nevar būt visu laiku pilsēta, ir jābūt lauki, ir jābūt kalni, ir jābūt meži, ir jābūt atkal muzejs. Tad šis te sajaukums, lai būtu dažādi diapazoni no emocijām, un arī nesagatavots ceļojums citreiz ir zelta vērts. Es atceros, kādreiz esmu devies ar vilcienu veselu mēnešu braucienā pa Eiropu, un tajā brīdī es ļoti skatījos uz vāciešiem, kā viņi nervozē, jo nevarēja paļauties uz spāņu vilcieniem, un viņiem bija norezervētas viesnīcas gandrīz katrā pilsētā, un tie spāņu vilcieni kavējās pat 3, pat veselām diennakti, un tad viņi skrēja pakaļ savai viesnīcai. Savukārt mēs, latvieši, bijām neliels grupa, tad mēs darījām pat tādā veidā, mēs braucām, piemēram, līdz Valencijai 4 stundas, un 4 stundas atpakaļ, pa nakti mēs izguļamies vilcienā, vai arī vienkārši, ja ir silts, izkāpam ārā, rītā pamostamies, mēs redzam apelsīnu dārzs un vēl nošķinām apelsīnu, kaut gan naktī mēs nezinājām, kur mēs esam apgūlušies. Par plānotiem un neplānotiem ceļojumiem šonedēļ mūsu sarunas viesis bija Aivars Mackevičs. Paldies viņam! Jā, paldies visiem! Ceļojuma aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam.